Sveicināti! Es esmu pasniedzēja Austra Savstare, un šajā iepazīšanās ievadu nodarbībā es gribu jums pastāstīt par čigānu orakulu kāršu video online kursu un, protams, pie reizes arī par pašām čigānu orakulu kārtīm. Tātad par tām čigānu orakulu kārtīm, kuras mēs izmantojam mācībām šajā kursā. Nu, lūk, tātad. Mazliet par pašu čigānu orakulu. Pirmām kārtām uzreiz, ko es gribu teikt, ka čigānu orakula kārtis nav viens un tas pats, kas parastās spēļu kārtas. Nu, mēdz būt tāds nosaukums, vai teikt pareizāk sakot, aplams nosaukums, un cilvēki ikdienā parastās spēļu kārtas neskapēc sauc par čigānu kārtīm. Nu, tas kaut kur ir radies, ja tas tā ir noticis. Bet parastās spēļu kārtas ir parastās spēļu kārtas, un čigānu orakuli lūk ir speciālas citas kārtas, kuras ir ar bildēm un saucas par čigānu orakuliem. Tie ir vairāki, bet šodien pastāstīšu par diviem no tiem, būtībā ar kuriem tad var mācīties šajā kursā. Mazliet par pašām kārtīm. Ja? Tātad čigānu orakulu kārtis ir 19. gadsimta kavu reprodukcijas. Tātad, lūk, 19. gadsimtā jau šīs kārtas pastāvēja, tātad viņas pelnīti tur savu nosaukumu čigānu kārtas, nu, jo viņām ir tāda izcelsme. Par šo kāršu izcelsmi es stāstīšu jau pašā kursā. Nu, lūk, tātad kavu reprodukcijas, kurās kāršu attēli atgādina tā laika pastkartes un atspoguļo mākslinieku iecienīto stilu. Tad bildes ļoti skaistas. Šeit jau pat jūs varat redzēt vienā pusē un otrā pusē šim slaidiņam. Es esmu ielikusi bildes, jā, tad varat redzēt, kādas viņas izskatās, bildes vienkāršas, bet ļoti glītas. Lūk, un tātad tās atgādina pastkartes un atspoguļo mākslinieku iecienīto stilu tajā laikā. Tātad tajā laikā mākslinieki šādi zīmēja. Tātad, kas vērsts uz realismu un vieglu senatnes pieskaņu, un tās jūs iegremdēs pagājušā laikmeta atmosfērā, jā, tātad tas mākslinieciskais stils iegremdēs jūs interesantajā pagājušajā laikmetā, daloties ar čigānu neapstrīdamo pareģošanas meistara gudrībām. Lūk, tātad, te ir stāsts, ka mēs neko nenoliedzam, čigāni tiek uzskatīti par pareģošanas meistariem, vai pareizāk sakot, par lieliem zilniekiem, ja? Lūk, un šīs kārtas tātad ar šādām skaistajām bildēm palīdzēs jums apgūt šīs gudrības. Kursā mācīsimies ar Sibilla de la Zingara, jeb Gypsy Oracle kārtas, tās, kuras ir lūk, gaišākā attēlā, un Vera Sibilla Italiana vai Everyday Oracle. Jā, tātad lūk, zila kastīte, divas kastītes, kādas viņas izskatās, ir nofotografēts, un es jums esmu ielikusi šeit apskatēji. Kuru kavās ir 52 kārtas, kas atspoguļo ikdienas sadzīves tēlus un ainas. Tātad katrā no tām ir 52 kārtas. Šajās kavās ir mazāk simbolu un slēpta nozīme, kā tas ir taro kārtīs. Ja, tad visi zina, kas ir taro kārtis, un uzskata, ka ir tikai taro kārtis. Bet, redziet, ir čigānu orakuls, un esmu šeit arī pieminējis Lenormand kārtis. Tātad arī mazāk simbolu un slēpta nozīme nekā Lenormand kārtīs. Un līdz ar to, tāpēc iesācējiem ir viegli sākt ar tām strādāt. Tātad, lūk, ar šīm Sibillām iesācējiem vieglāk strādāt, jo tur ir vienkārši attēli, ja, kas atšķiras no taro sarežģītības, un attēli, saprotami, kas savukārt atšķiras no Lenormand kārtīm, kur ir simboli. Un tātad, ko tad mēs varam darīt ar čigānu orakulu, jā, un kāds tad viņš ir lietojot ikdienā? Čigānu orakuls ir lielisks palīgs sadzīves un ikdienas jautājumos, ģimenes un mīlestības lietās. Lūk, tātad, jebkurus sadzīves jautājumus, ģimenes lietas, mīlestības lietas, darba lietas, jā, jebko var izskatīt ar šīm kārtīm. Parasti tā padoms ir ļoti tieši
un situācija atspoguļojums ir precīzi. Ja? Tad ļoti vienkārši saprotami, bet, protams, ir jāzina kāršu nozīmes, tātad klasiskās nozīmes, kuras tad tika ielikt šajā orakulā, nu, bez tām nekādīgi. Ja? Jo pēc bildēm var arī mazliet kļūdīties un domāt savās domās, ka šī kārta stāsta par kaut ko citu. Tātad, ja jūs meklējat rīku notikumu prognozēšanai, tad iespējams neatradīsiet citu labāku pār čigānu orakulu. Lūk, šeit jums atkal esmu ielikusi bildes. Viena pusīte ir no Veresebilla un otra ir no Gypsy Oracles. Jā, tātad, lai jums būtu ieskats, kāds tad šīs bildītes izskatās. Un kam tad čigānu orakuls ir kā radīts un piemērots? Nu, kā jau teicu, ļoti daudz cilvēku uzskata, ka ir tikai taro kārtas un mācās tikai taro kārtas, bet ir arī lūk šis brīnišķīgais orakuls vai orakuli vairāki. Ja? Iesācējiem, tātad piemērots ir iesācējiem, kuri vēlas sākt ar vienkārši klasisku orakulu. Ja, tātad cilvēki, kuri grib iemācīties beidzot darboties ar kārtīm. Tiem, kas izvēlas kāršu kavu personīgām ikdienas sadzīves prognozēm, ja, tad viņiem varbūt ir kaut kāda kava jau, bet viņi kaut kādu, arī grib ikdienā sev likt kārtas, ja, tad, kursā ir akcents uz to likts, ka mēs iemācamies, lai kārtas varētu likt sev paši. Un tiem, kuri vēlas apgūt vēl vienu kāršu instrumentu savām prognozēm klientu konsultācijās. Tātad, lūk, teiksim, vairāk vai mazāk profesionāliem konsultantiem, kuri konsultē klientus ar citām kārtīm, varbūt ar runām, varbūt ar svārstu, varbūt astroloģiju, vai vēl kaut kā, jā, tātad, lūk, noderēs šis orakuls. Jo, kā jau teicu, tur bildītes ir daudz interesants un krāsains un ļoti labi saprotams. Kursā praktiski iemācīsieties šādas zināšanas. Ja? Es tikai dažas no tām uzskaitīšu, lai jūs saprastu. Čigānu orakulu kāršu nosaukumi nozīmes dažādās dzīves jomās. Tātad materiāli jums būs sagatavoti visi un pievienoti nodarbībām. Jums tikai šādas tādas atzīmes būs jāveic savos materiālos. Čigānu orakulu kāršu raksturīgās īpatnības liekot izklājums. Čigānu orakulu kāršu izklājumu un to lasīšana, ja, tad tas arī būs. Čigānu orakulu kāršu savstarpējā sasaiste, papildināšana un interpretācija, ja, kā tad viņi savā starpā tur vienu otru ietekmē. Čigānu orakulu kāršu apgrieztās nozīmes, un lūk, šeit ir vēl viena interesanta lieta, ka šīm kārtīm jums būs arī apgrieztās nozīmes, jo tradicionāli ar čigānu orakuliem ar kārtīm strādā gan taisnās, gan apgrieztās kārtas, par to visu būs kursā, ja, līdz ar to būs tiem, kuri gribēs darboties ar taisnām un apgrieztām kārtīm, būs ne tikai 52 nozīmes un kārtas, ja, bet būs 104 kārtas un nozīmes. Lūk, bet, varēs izvēlēties, kā jūs ar šīm kārtīm strādāsiet. Nākamais laika noteikšana liekot izklājums, ļoti svarīga lieta, citus un ar čigānu orakulu kāršu izlikšanu saistītās gudrības. Tātad ļoti daudz un plaši šajā kursā. Kad iemācīsieties lasīt kārtas, ko tad jūs spēsiet? Tātad tās lietas, ko jūs spēsiet, es jums šeit uzskaitīs, analizēt radušos apstākļus, lai saprastu, no kā jāuzmanās un kā situācija attīstīsies nākotnē. Tātad, lūk, tas ir tas, ko te saucam izklājumi, ko mēs liekam par nākotni ar prognozi un kā tas viss attīstīsies. Atrast labāko veidu, lai sasniegtu savus mērķus un uzdevumus, paredzēt iespējamās nepatikšanas un riskus, lai minimizētu zaudējumus vai vispār izvairītos no problēmām, salikt pa plauktiņiem savus ikdienas problēmas un rast to optimālo risinājumu, pārbaudīt vēlreiz savas prognozes, ja šaubāties par savu kāršu tulkošanas prasmu. Lūk, tātad jūs šo instrumentu varat izmantot pārbaudot prognozes, varbūt ar citām kādām kārtīm, ar šīm pašām arī, protams, noteikti arī variet pārbaudīt. Ja? Izcelt gaismā vairāk konkrētu detaļu, lai skaidrāk ieraudzītu situāciju, par kuru jūs liekat kārtas vai zīlēt. Tad lūk, cik daudz var izdarīt ar kārtīm. Un ne tikai šīm kārtīm, ar visām citām arī kārtīm, protams, jo parasti
tie cilvēki, kuri nezina neko par kārtīm, viņi uzskata, ka ar kārtīm tikai var zīlēt. Ja? Bet lūk, redziet, cik daudz var izdarīt un kāds tas varētu būt, jums palīgs ikdienā. Sev pašiem. Lūk, ejam tālāk, un ko tad es jums te vēl esmu pašā noslēgumā ielikusi par informāciju. Tātad čigānu orākulu. Šeit atkal ir uzskaitīti šie čigānu orākuli, un abās pusītēs ir šo čigānu kāršu kārbiņas no vienas puses vai no otras puses. Un tātad, Gypsy Oracle cards, Sibila della Zingara, un vai Vera Sibila Italiana, Everyday Oracle. Ja? Tātad tādos nosaukumos viņi ir. Un kas attiecas par kārtīm? Tad tiem dalībniekiem, kuri būs pieteikušies uz kursu, izrādījuši savu interesi, un es būšu par šiem dalībniekiem saņēmusi viņu datus, pareizāk sakot, viņu e-pastus, pēc pieteikšanās es noteikti aizsūtīšu vēlreiz bildes un, protams, kur šīs kārtas var iegādāties. Un tad jums būs visa informācija, nebūs jālauz galvu, nebūs jādomā, kur tad es viņus tagad ņemšu, ja tad es jums tur visu būšu uzrakstījusi. Mācīties var no jebkuras vietas pasaulē sevērtā laikā, tad tas nozīmē, kad gribat mācīties un no kurienes gribat mācīties. Nodarbības notiek video un online formātā. Tad ir dalītais kurs, video online kurs. Daļa nodarbība video, daļa online. Bet visām nodarbībām ir video ieraksti, tā kā var tikai klausīties un mācīties no video ierakstiem. Jā, tad tas ir jūsu izvēles ziņā. Saites uz nodarbībām dalībnieki saņem e-pastā, kursa aprakstā norādītajos datumos pēc apmaksas veikšanas. Tātad es jums kā pasniedzēju norādītajos datumos sūtīšu tātad jūsu e-pastos saites katrā datumā sava nodarbība un nodarbībām klāt metodiskie materiāli. Lūk, un norises datumi, kursa programma un plāns, mājaslapas kursa aprakstā. Tad tajā mājaslapā, kur ir šī, pareizāk sakot, iepazīšanās video nodarbība čigānu orākuliem, tātad turpat būs arī pārējā informācija. Un līdz ar to esiet aicināti piedalīties čigānu orākulu kāršu video online kursā. Tiešām, ja vēlaties iemācīties kārtas, ar bildēm kārtas, ja, tad šis ir īstais brīdis to izdarīt. Paldies par uzmanību un visu labu!